Lai izveidot jaunu family, var uzspiest sākuma logā zem families new, vai arī zem Revit pogas new family. Šeit ir pieejami dažādi templēti, priekš visu veidu familyiem, sākot ar arhitektūras, logi, durvis, beidzot ar konstrukcijām un citiem templētiem. Šodien mēs uztaisīsim vienkārši parametrisku kubu, kuram var mainīt augstumu, garumu un platumu. Šim nolūkam noderēs vienkāršākais templēts, kas ir Metric Generic Model. Tātad galvenie parametri, kas mums būs jāizveido, tiek vadīti caur referents plaknēm. Šobrīd mēs atrodamies plānā. Tas nozīmē, ka, lai izveidotu kubu plānā, vajag izveidot 4 jaunas referents plaknes. Šīs ir defaults referents plaknes, kuras nevajadzētu aiztikt. Tad, lai izveidot referents plaknes, spiežam reference plane un uzzīmējam 4 referents plaknes. Tālāk, lai mainot mūsu kuba platumu un garumu, tas mainītos vienlīdz gan šajā pusē, gan otrā pusē, jāizveido ir izmērs, un pēc tam viņš ir jānoloko uztaisot par equal, jeb vienādu. Tas nozīmē, ka abas šīs plaknes ir saistītas, un mainot šo plakni, mainās arī otra plakne. Tas pats jāizdara arī otrā virzienā. Pēc tam nepieciešams piešķirt vēl 2 izmērus, kas ir jau topošā kuba platums un topošā kuba garums. Šiem 2 izmēriem jāpiešķir ir parametri. Parametri ir tās īpašības, kas jums projektē ļauj mainīt. Šajā gadījumā tas būs platums un garums, ievedot attiecīgos izmērus, kurus jūs vēlaties. Parametri parādās šeit, family pie family types. Šobrīd viens parametrs nav izveidots, tādēļ izveidosim 2 jaunus parametrus. Tad uzspiežam uz izmēra, zem label, add parametru. Šeit izvēlēsimies family parametru. Shared parametrs ir tie, kurus var importēt specifikācijās un citos formātos. Type nozīmē, tas ir tipa parametrs. Tas attieksies uz visiem tipiem. Piemēram, jūs izveidosiet kubu, tad, ja jūs nomainīsiet šo kubu izmērus, tad visi kubi, kas būs piederēs pie šī tipa, mainīs arī izmērus. Instant nozīmē, ka tikai konkrētais kubs, ja jūs izmainīsiet izmērus, mainīs šos izmērus. Šajā gadījumā atstāsim tipu. Šeit ievadām platums. Un zem pie otra izmēra add parametru garums. Tātad paliek vēl viens parametrs. Tas ir augstums. Lai to izveidotu, vajag atvērt kādu no sānskatiem. Šī ir elevations back. Un ir jāizveido jauna referents plakne. Kā arī vēlams apakšējo referents plakni, kas jau ir izveidota, pavilkt garāku. Tālāk arī šeit ir jāpievieno izmērs, kuram
jāpiešķir parametrs augstums. Ok. Tagad šos parametrus vajadzētu pārbaudīt, vai tie strādā. Tātad augstuma parametrs pamainīsim tos 1500. Apply. Redzam, asas pavirzījās, ja plakne. Tālāk atvērsim plānu. Pamainīsim šos abus parametrus. Redzam, abas plaknes izveidojās, pamainījās. Tālāk, kas atliek, ir izveidot ģeometriju. Ģeometriju izveido zem create. Un šeit var izvēlēties formas, tā kā mums nepieciešams vienkārši kubs, tad izvēlamies extrusion. Un vienalga, kur uzzīmējam četrstūri. Spiežam finish. Tālāk šis četrstūris jāpiesaista mūsu plaknēm, kurām ir piešķirt parametri. To var izdarīt vai nu velkot aiz shape handle, vai arī ar funkciju align. Tātad spiežam uz referents plakni, uz malu, un šī mala jānoloko. Zināt, ka viņi ir piesaistīti pie šīs plaknes. To pašu izdarām ar pārējām malām. Un ieejam sanskatā, šo malu piesaistam augšai un nolakojam. Tātad tagad varam atvērt 3D skatu, kur redzams mūsu kubs, un šim kubam jau ir pieejami parametri, kurus varam brīvi mainīt. Tātad jāpārbauda, vai šie parametri strādā vēlreiz. Redzam, ka nekāda erora neizmetās. Tas nozīmē, ka šāda veida familijas ir gatavs un to var lādēt iekšā projektā. Izveidosim jaunu projektu. Vēlreiz atvērsim family. Load into project. Kursoru galā parādās izveidotā family. Tālāk uzspiežot uz šīs family. Apsēties pie edit type. Šeit ir mūsu izveidotie parametri. Tātad šos parametrus ir iespējams tagad pašā projektā mainīt, kā vien vēlamies. Kā jau minēju, ka tie ir tipa parametri, tas nozīmē, ka, ja mēs nokopēsim šo kubu vairākos eksemplāros, tad pamainot kādu no šī kuba tipa īpašībām, tātad izmērus, tas pamainīsies visiem pārējiem arī.